šodien mēs braucam uz Jaunmārupi, brauksim uz trasi, mototrasi. Sārai šodien ir uz lielais treniņš. Tas nav liels, bet man ir vienkārši treniņš. Nu, katrā ziņā mums tā diezgan liela diena. Mēs neesam šādā komplektā bijuši. Un šeit ir arī mūsu operators Edgars, kurš pašlaik cenšas salabot GoPro kameru, kur ir nobeigusies no stāvēšanas servisā. Jā, nu tā arī GoPro neizdevās atdzīvināt, bet šī skaistā projekta auto dēļ, kur metināja mans brālis Reinis, tas bija tā vērts. Ja vēl neesi noskatījies, tad GoPro pēdējos kadrus var noskatīties Roberta Vītola kanālā, un sākam milzīgi paldies, ka bija iespēja kopā sadarboties un iemūžināt šī auto tapšanu. Tāpēc, jā, cenšamies pašlaik filmēt telefonu visu, bet tad jau redzēsim, kāds būs iznākums. Būs labi. Būs labi? Būs forši, jā. Cik ļoti tu esi gatavs šodienas treniņam? Pagaidies, nebūtu savu skolu. Es esmu gatava, es nezinu, uz Mārupē esmu daudz braucis, pārsvarā Mārupē trenējos, tāpēc. Kas Mārupē labs? Labi cilvēki, labs treneris. Bet tā trasa arī grūtāk ir? Jā, man liekas diezgan pagrūta trasa. Nu, kā kuru reizi, tāda nav nekāda liela tramplīna vai nekas tāds, bet bieži vien izsitās daudz vēdres un, jā. Pasies kāds Sārai bruņas. Tā ir tikai pirmā. Vai latvieši sauc par leat. Cik tev vispār tas ekipējums svar kopā? Es skatīsies. Nē, esmu nosvārusi nereizi. Man ir zābaki gan jau smagākie, jā. Tie man liekas daudz svar. Kāju sargi. Ir zābaki. Zābaki ir ļoti svarīgi. Tikpat svarīgi kā ķivere. Nu, varbūt ķivere bišķiņ svarīgāk. Sārai pēdējā laikā ļoti bieži izdodas sasist galvu. Rāda man 4 pirkstus. Jā, tagad mēs zinām to, ka Sārai uzbruk ne tikai Volvo griesti, bet arī busiņu griesti. Nu, tādas ir tās Latvijas meitenes. Jā, reku pasties uz manu saču, iesies pāri kāju. Šodien laikam tev nebūs baigi sadubļoties iespēja. Nē, dubļā nebūs, bet putekļus mērē arī rītīgi. Nav putekļa māko. Kraustis tev viss seja ir spēlēji. Man ir rozā cimdiņi. Nu, gandrīz rozā. Bet es viņus nevilku, jo man ir plānāki, kuri man vairāk patīk šādā laikā. Un man ir tikai netīri krekli šoreiz. Bet tas nekas. Tas liek kādu sargu. Ir cilvēki, kas neizmanto, jo uzskata, ka viņš var talauz tev atslēgas kalnu. Bet es domāju, ka tomēr šis ir svarīgāk. Un tad ir šitādas brilles, kas sauc par rollofiem. Tās izmanto, kad ir dubļi. Piemēram, tev priekšā ir kāds braucējs, kur šitā plāksnīte samētājas ar dubļiem, tu vienkārši pavelc viņu uz šito pusi, un tev atkal ir clear skatiens. Un tad, protams, ir arī plēvītes. Man te ir beigušās, bet, nu, kaut kur man ir tādas, kuras tu vienkārši uzliec, un, piemēram, startiņā tevi nomētāt, un viņas norāja nost un brauc tālāk. Kur viņi nogriež trasi, ja viņi nogriež. Es nezinu, vai viņi nogriež.
10 minūšu iesildīšanās stāstā. Jā. Kā jūties? Ļoti karsti. Ļoti karsti. Cik tā grādi vispār? Kāds 30? Oh, feels like 30. Dodam čempionam ūdeni. Paldies. Cerams, nav vajag slāpt. Es jūtos saspiesta. Jā, ka viņa ir tā, ka viņa tu jūti viņu. Tev nevajag būt tā, ka tev, ja tu kustini galvu, lai tā ķiveri kustās līdzi. Es, kad nopirku, tad man sākumā likās, ka man ir riktīgi pa maza. Bet pēc tam viņa iesēdās vienkārši manā galvas formā, Skaties, šito kāju liekam pēc iespējas platāk. 1, 2, 3. Atkal šitā, atkal 1, 2, 3. Atkal redziet, es pievelku platu. 1, 2, 3. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Sārai beidzies otrais aplis, treniņš, mini treniņš. Nē, šitais jau bija pirmais brauciens, tā kā treniņa, pirmā daļa. Sākumā bija iesildīšanās, un tagad mēs pabraucām pa lielās trases vienu daļu. Baigi bedraiņš, špūreņš, viss izbraukāts, noaudzis, viss pēc kārtas. Bet labi, man patīk. Var tā kā patrenēties, meklēt trajektorijas, un tas vienmēr ir labs treniņš. Mans mocis atšķirās no tiem mazajiem motīšiem ar skaļu. Teicu, ka te ir 250 kubi. Lielākoties te šodien treniņu brauc 85 un 65. Tas nozīmē attiecīgi 85 kubikcentimetri un 65 kubikcentimetri. Man ir 250 kubikcentimetri un man ir 4 taktu mocīs, kamēr tie ir 2 taktēri. Redzēt, viņa tāda interesantāka, vai ne? Un tā ir smilšu riepa, tā ir MX-14, paredzēta smilšainām trasēm. Ar to, viņai ir tāda, redzi, šitāda te, kamēr parastajām, tā kā apmēram priekšā, tikai, protams, lielāki, resnāki, pati riepa arī resnāka. Šitai ir šitādi kaplīši, man liekas, ka viņi sauc par kaplīšiem šitie te. Un tā viņi tā kā iztuplējās cauri. Kā tev vispār šodien, tā kā ir diezgan sauss un putekļains, tad diezgan... Nav baigi putekļains, vienmēr var trasē redzēt. Putekļains ir tagad, mākoņi nāk. Bišķiņ kaut kāds puteklīts ir, bet ir ļoti ok. Dubļos, manuprāt, ir grūti, jo bieži vien tu nevari sagaidīt, kurā brīdī tev izslīdēs. Jo reizēm mēdz būt tā, ka apakša ir cieta, pa virsu ir tāds dublis. Citās vietās varbūt netik slidens, citur slidenāks. Man ļoti nepatīk dubļos braukt, bet tas kā kuram. Šodien ir ideāli apstākļi. Ideālais ir tad, kad trasīte ir nolīdzināta. Tad, kad viņa ir, nezinu, aplaistīta. Tāds labs mitrumiņš. Mēs ar Edgaru sākam saprast to, ka šis patiesībā ir diezgan crazy sporta veids. Protams, mums nav pašiem diezgan liela pieredze, mēs neko nezinām, tāpēc mēs arī paši līdzās ar jums iegūstam informāciju vispār par šo sporta veidu. Un mēs tomēr uzzinām to, ka Sāra jau arī kopš bērnības tomēr braucot šajā visā, viņa ir diezgan liels profiņš un diezgan daudz ko forši arī mums var pastāstīt. Tev ir savi putekļi uz sejas. Jā, to sauc par putekļiem. Es piekusu. Baigās bedres un smiltis, mīkstas.
pēdējais brauciens. Aha. Tur tā pēdējā? Jā. Kā bija? Man varēja būt labā. Sāras treniņš ir beidzies. Varam pastīties, cik viņa ļoti kreizi ir nosmērējusies. Es vēl neesmu paskatījusies spogulī, bet, nu, es jau esmu pieradusi pie Mārupes melnajām smiltīm. Mārupes melnās smiltis. Jā, cilvēki viņas tā sauc. Ka viņas ir tādas netīras un tagad sasmērējies un tev grūti dabūt viņas no. Jā, tad drēbes sasmērējas, paliek melnas vienkārši. Ir pasmaržo. Cik labi. Smaržo pēc zālēm. Jā, tikai reāli pēc sporta zāles. Sporta zāles zābaki. Āra treniņš ir Donija. Es nevaru nocēgt, pasmazēt zāli. Mēs aizbraucam uz trasai pasmaržotu zābakus. Principā viss ir beidzies šodien. Ja jūs gribētu doties kačāties, braukt motokrosā, tad cik tas varētu izmaksāt? Atkarībā kādā līmenī tu gribi braukt. Cik tās motos, piemēram, izmaksā? 8,5 štukas, kaut kas tāds. Tas ir jauns mocis, to var arī lietot, nopirkt daudz ātrāk. Nu, un tad, protams, arī visas bruņas un viss pārējais. Bruņas ir dārgi, maksā, nezinu, 500–400 eiro. Kā kuras bruņas? Tu vari braukt ar mazām bruņām, kas daudz neaizsargā, tu vari braukt ar tādām, kas daudz aizsargā. Tu vari nopirkt bruņas par 50 eiro, varbūt kaut kāds lietots, bet tu vari arī nopirkt bruņas par 250 eiro. No cik gadiem tu vispār esmu braukusi tā? Es braucu no 18 gadu vecs. Man ir 5. sezona, kas tas ir ļoti maz īstenībā. Salīdzinot ar tā kā parasti uzsāku motokrosu, tad es esmu sākusi ļoti vēlu. Un jau cel top vietas. Nu, tīp. Cik tev vispār ir tā sacensības treniņi daudz? Vasarā, kad ir sezona, katru nedēļas nogalu, jo es braucu ne tikai Latvijas čempionātu dāmās, bet es braucu arī Lietuvas čempionātu dāmām. Un es braucu pašlaik arī laikam amatieru čempionāts 18+ klasē, vai arī tas ir Latvijas kausa 18+. Es neesmu pārliecināta. Bet jā, starp čekiem es arī braucu, un vēl es braucu arī Mārupes kausu, kas notiek trešdienās. Principā katra nedēļas nogala ir sacensības. Man liekas, man sanāk 2 nedēļas nogalas pa visu vasaru, kuras ir brīvas. Runājot par ekipēm, kas ir tā kā tava vērtīgākā no tavām bruņām? Gan jau, ka ķīveri. Jā, manuprāt, ir vērts ieguldīt tādā ekipējumā kā, piemēram, ķiveri, jo ir ļoti svarīgi pasargāt savu galvu. Bieži vien arī kritienos ir sanācis krist ar galvu pa priekšu, piecelies un brauc tālāk. Tas ir svarīgi, ka tev ir ķiveri ar labu kvalitāti un drošība galva. Lai smadzeņi paliek vietās. Jā, zābakos gan jau arī ir vērts ieguldīt, jā. Vispār ekipējumā ir vērts ieguldīt. Kopumā jau ekipējums ir dārgi. Es domāju, ka tas ir to vērts. Te nu arī ir pienācis šī video noslēgums. Liels paldies Sārai par iespēju ieskatīties motosporta treniņu ikdienā. Un, ja tev patika šāda veida saturs, droši nospied laiku un arī nekautrējies abonēt, jo mēs jau turpinām ražot nākošos video. Kā arī, ja tev ir kādas idejas, ko tu vēlētos redzēt, ieraksti komentārā, jo šīs kanāls apkopos daudz un dažādas tēmas.